Tas no pirmās dienas ir bijis jau mūsu numur viens uzstādījums. Tieši šīs rūpes par viesiem, kā viņus sagaidīt, kā viņus sveikt, kā viņus apsēdināt, kā ar viņiem sarunāties. Jo mēs sākām tādu pavisam nelielu sauņu cilvēku, pilnīgi bez nekāda background šajā jomā, bez nekādas pieredzes. Nekad nebijām ne ar kafejnīcas biznesu, ne ar tieši tādu viesmīlības sfēru saskārušies. Tās visas sistēmas, ko mēs no nulles būvējām, mēs analizējām paši, kā tas strādā, kā ir no pirmās dienas, kā ienāks pirmais viesis, kā mēs ar viņu komunicējam, kāda atgriezeniskā saite. Kā tas atstāja iespēju gan uz to, cik strauji mums pieaug apmeklētāju loks un kā veidojās šie pastāvīgie klienti. To mēs esam no pašas pirmās dienas jau analizējuši, skatījušies, ka tiešām tie viesi atgriežas un ir tendence viņiem justies kā mājās, ka viņi atnāk un sveicinās jau pēc 2. 3. reizes, viņi jūtās kā draugi. Un tas ir paradoks, jo mūsu klienti ir ļoti dažādi. Mums ir gan Maskavas numuri un cilvēki, kuri nezina vienu vārdu latviešu, gan arī vietējie grafiskie dizaineri, kas sēž visu dienu, kalkulē savos kompīšos. Tā kā varētu secināt, ka tieši tā klientu servisa kvalitāte ir tieši proporcionāli tam, kā mēs varam audzēt savu apgrozījumu visu. Šādās mazās kafejnīcās, mazos uzņēmumos un ģenerāli tas ir, man liekas, numur viens aspekts. Jo cilvēki viņi var aiziet vienmēr uz lielajiem ķēdes tīkliem, kur dabūt bezpersonisku produktu, bezpersonisku attieksmi, kur personāls mainās ik 2 nedēļām. Un samaksāt reizēm varbūt pat vairāk par to, bet ilgtermiņā tas nestrādā. Tāpēc arī tas sajūtas un attieksme un atmosfēra, nestabili. Mēs tomēr būvējam kaut ko tādu, kas ilgtermiņā ir aktuāls gan mums, jo mēs šeit pavadām lielāko daļu savas dzīves. Mums ir svarīgi, lai šī vide, telpa, komunikācija, attiecības gan ar klientiem, gan savā starpā būtu numur viens. Es domāju, mēs nekad nešķirojam pēc attieksmes, ka tikai ienāk savējie un tad uzreiz izklājās un ienāk cilvēki, kurus nepazīst, un tad ir augsts sejas. Tāda mums nekad neeksistē, bet tā lojalitāte ir tā, ka lai vai būtu kādas situācijas, kad mēs esam ļoti aizņemti vai ko, bet ir tie kaut kādi pirmie klienti, kas mūs atbalstījuši no pirmās dienas, jau kad mums bija tikai kafija un kūciņi, un mēs nezinājām īsti, kā arī varbūt pagatavot to kafiju. Viņi izrādījuši to lojalitāti cauri tam laikam. Mēs nekad viņiem cenšamies neko neatteikt, vienmēr izdarīt izņēmumus. Ja mums šis stāvs ir aizņemts, tad mēs viņus uzvedam ofisā vai 4. stāvā apsēdinam, pabrojam. Aizsūtam piedāvājumu, aizvedam viņiem uz mājām kaut ko, atdodam līdz mūsu traukus, viņi var pēc tam viņus atdot atpakaļ. Tad baigi jūt, jo mēs vienmēr uzticamies cilvēkiem un mēs nekad neskatāmies tā, ka šis varbūt nesmaksās. Paradoks, ka visu šo laika gaitā mums nekad nav bijuši neviena konflikta, nekad nav bijuši klienti, kas negrib maksāt vai kas kaut ko atdod atpakaļ vai kas kaut kur aizlaižās nesmaksājuši. Man liekas, tā ir tā karma tomēr, kas to veido, jo ir tāda bezpersoniska kantora, kur iedod to negatīvo attieksmi klientam, tad arī viņi piesaista enerģiju tādus cilvēkus, kas varbūt to izmanto. Mums tā nekad nav bijis. Man liekas, tāda ļaundabīga audzēja nemazām nenāk iekšā, līdzīgi kā baznīcā ar krustu, kad viņas nelaiž iekšā. Man liekas, tagad, jo vēl vairāk kā jebkad tieši ir aktivizējušies cilvēki mazā kolektīvā, kas paši ir saņēmušies drosmi kaut ko investīvu risināt, veidot, radīt. Varbūt saistīts to, ka mēs to darām, mēs to redzam vairāk apkārt, bet man liekas, šobrīd kā nekad varbūt var atkal pieminēt to banālo krīzi, kad pēc tās veidojās vairāk šie autentiskie projekti, mazāk investīciju veidojumi, kur lielāku uzmanību tieši uz attiecībām, uz sajūtām. Grūti pateikt, iespējams, tā ir tikai tāda mana pieredze. Man liekas, ka šobrīd ir ļoti izplatīti tieši cilvēki, kas ir īstais brīdis, redz, ka visi apkārt var izdarīt un ņem rokās iniciatīvu. Protams, no otras puses kāds ir ļoti, tomēr, diemžēl, saistīts ar tām finansiālām iespējām. Ir ļoti daudz projektu, kuri paliek nerealizēti tikai tāpēc, ka viņi ir ļoti, varbūt, utopiski un sapņu līmenī skaisti, bet tad, kad ir jātiek līdz tai realizācijai, jāsaprot soli pa solim, kā tad to pirmo dienu atvērt tās durvis vai reģistrēt to sijām, kur dabūt to nelielo naudiņu kaut vai, lai samaksātu īri, tikmēr, kamēr tas bizīts iegriežas. Tas ir, es arī skatos uz to, ka tas, ko mēs darām, tas ir tiešām tāds projekts, kur tikai un vienīgi ar entuziasmu var, jo, ja tas mums nepatīk, tad būtu noteikti daudz labāk veidi, kā iztērēt naudu. Jā, es pieļauju, ka darboties vilcienu biznesā un eksportēt uz Krieviju kaut kāds ogles ir daudz rentablāk, bet tas ir atkal cits stāsts. Mēs skatījāmies no savu izējas punktu.
mēs savācamies kopā konkrēti cilvēku daudzums, ko mēs tagad varam izdarīt ar šo ideju. Un skatāmies, un tās iespējas jau ir tādas, kādas ir. Mēs varam sapņot, ka tur varbūt atbraukt un baigi lieli investori, vai mēs varētu sākt ražot datortehniku, bet ir no kaut kurienes jāsāk. Ir vienkārši jāsēž uz vietas un jāskatās, kas ir pirmais solis, ko reāli objektīvi varētu darīt, kas būtu nākamais. Un tā arī mēs likām kopā tās idejas. Ja mūsu pamatbiznesa ir interjera dizains un viss šī kafejnīcas avantūra, tas nāca pēc tam. Man liekas, tas visskarbākais un smagākais sākumā, vai arī, cik varbūt to daudz reizes nebūtu jau dzirdējuši, bet visgrūtāk ir varbūt pārvarēt to pirmo fāzi, kamēr sākās kaut kāda atgriezeniskā saite, kamēr nāk atpakaļ tās emocijas novērtējums. Jo ir sevišķi tā kā mēs, kas sākām no pilnīgas nulītes, varbūt apējot to klasisko modeli, ka tev pirmajā dienā atverās durvis un viss ir iekārtos. Mums bija otrādāk, mēs atvērām durvis. Nezinājām neko, kā pareizi nolikt šķīvīt, kas mums būs sortimentā pēc pusgada. Tas viss tā pakāpes veidojās. Līdz to sākumā bija baigās šaubas, vai vispār mums kādreiz novērtēs, vai nāks atpakaļ tās sajūtas, tās emocijas, ko mēs esam ielikuši, jo mēs nemācījām iznest varbūt to. Līdz to tas galvenais atslēgas vārds, man liekas, ir tiešām pie jebkurām grūtībām tik ilgi, kamēr vien finanses atļauj turpināt iet uz priekšu, ja vien ir skaidrs, kāda galā tā vīzija būs. Jo viņai ir jābūt. Mēs no pirmās dienas zinājām, kāda mēs gribam būt. Tas prasīja diezgan ilgu laiku, kamēr mēs tikām līdz turienei. Un tad, kad tu reāli tiec līdz turienei un neesi pa starpēji nomiris, tad sākās tā atgriezeniskā saite. Jo tas, ko noteikti daudz neņem vērā, ir nevis tikai svarīgi apzināties, cik maksās iekārtot vai kafejnīcu vai biroju, bet patiesībā jāņem ļoti vērā ir tas, cik vajadzēs to bumperu finansējumu, lai nomaksāt īri, algas, iegādātos iekārtas pusgadu vismaz uz priekšu, varbūt pat gadu. Ja, jo, man liekas, tas ir tas, kur apmirst lielākā daļa. Lielā ideja, kad ir tas pamatkapitāls tieši tik, cik lai nopirktu pirmo datoru un varbūt noierētu ofisu, bet, kad paiet 3-4 mēneši bez atgriezeniskajiem ienākumiem, tad vienkārši pietrūks naudas, par ko subsidēt to. Un mēs ar to saskārāmies, ka mēs ilgi likām iekšā un meklējām, un pēc tam mētājām no vienas vietas uz otru. To naudu kaut kā mēģinājām nomaksāt īri, atkal tur. Līdz lēnām tu skaties, ka tas paliek vieglāk. Un tas ir kaut kāds noteikts laiks atkarībā no tā, cik liela tā pieredze, cik ātri sakārtotos procesi. Cits to var izdarīt ātrāk, citam tas prasa ilgāku laiku, kamēr tu pats nonāc līdz secinājumam, kā pareizi to visu sakārtot. Es vienkārši novēlu no sākuma nospraust to mērķi, izdomāt, kas ir tas, ko mēs vēlamies attīstīt, kas ir tas, kādu tu iedomājies to savu konceptu, to kompāniju, to uzņēmumu. Un reāli ar baigo rezervu rēķināt tos finansējumus, tās investīcijas, jo tad tie visi skaidri, ko tu sākumā izdomā, viņi tā kā pilnībā neatbilst realitātei. Tas tā kā vienmēr ārreiz ne 2 vai 3.